Nu tātad klausies šodienas stāstu. Pirms 3 gadiem atbrauca Opīts ar Omīti, 2 pensionāri ar Honda FRV automašīnu. Mums ir pat YouTube tā automašīnas remonts nofilmēts pirms 3 gadiem. Sarkanā krāsā tāda Honda FRV. Un viņa bija, 2006. gads, viņi to mašīnu bija pirkuši jaunu Latvijā, un tā mašīna bija pilnībā sarūsējusi. Tur bija sliekšņi, lupatās caurumos, visa grīda, viss 2006. gads. Un mēs sakam, šito mašīnu nevajag remontēt. Nevajag remontēt, nododiet viņu šrotā. Bet tā mašīna bija salīdzinoši nedaudz nobraukusi. Man liekas, 100 kapekām 1000 kaut kas tāds tur bija. Un Omīts saka, nē, es gribu, lai jūs man to mašīnu sametiniet, sataisiet. Un jā, beigās mēs to mašīnu sametinājām, man liekas, sliekšņus mainījām, grīdu, pretrūsu taisījām. Pensionāri samaksāja 4500 eiro, man liekas, tajā laikā. Cik? 4000 eiro tajā laikā samaksāja. Un kāpēc es filmēju šo video? Viņi šodien bija atbraukuši uz apskati. Tātad, jo tajā brīdī tai mašīnai tā situācija bija tāda, kā ļoti daudzām Latvijas mašīnām, par kurām es brīnos, kā viņi dabūna tās tehniskās apskats, jo man ir tā, ka man bija Vito, man bija šitāds maziņš caurumtiņš. Šitāds, saprot? Un man tehniskajā saka, šitas tev jāsametina. Mēs tev liekam divnieku. Man liekas, un rupšvārds sako, ja? Bet man ir tā. Un tad atbrauc tāda Honda vai Mazda, kuriem vienkārši nav apakšas. Es saprotu tos Subaru un visādus Range Roverus, kuriem ir plastmas virsū sliekšņiem. Ok, tur pieņemsim, ka tas tehniskās apskats darbinieks nemāk paskatīties aiz tā plastmas. Pieņemsim. Bet tai Hondai tur nav tāda nekāda plastmas. Tur reāli bija viss grīda caurumos, un tehniskā apskata viņi legāli, taču nav nekāda mafioži tie pensionāri. Un tehniskā apskata viņiem bija un tā kaut kā. Bet labi, mēs tātad sataisījām, jo viņi ar to mašīnu grib braukt vēl ilgi. Vēl, es nezinu, 10 gadus vai kaut kā tā. Līdz mūža galam, kā viņi paši teica, jā. Un šodien tā mašīna bija uz apskati. Un Ralfs saka, mēs jau iepriekš tur saskaņojam, ka viņi atbrauks parādīs. Un Ralfs saka, tur nevar būt labi. Tur aizmugurē bija tādi caurumi, viss bija brūns, viņš saka, nevar būt labi. Un viņi atbrauc šodien uz apskati, un ir labi. Jā, ok, kaut kāds kantīts bišķīt ir aprūsējušas, bet tur, kur, teiksim, vispār bija tur pie zapaskas, viss pilnīgi brūns. Ralfs kaut kādas 6 reizes viņu tīrīja brunoks. Viņš saka, un visu laiku tas brūnais lien ārā no porām. Tāpēc, ka tur bija tā, ka, ja to radatiņu iebakst, tad viņi, man liekas, gāja cauri tam metālam tajā vietā. Un uztaisījām to pretrūsas apstrādi. Tagad ir 3 gadi nobraukāti. 3. ziema iet, jā. Pareizi, jā, vai ziema sanāk? 3. ziema. Un nekāda vaina. Un reāli tā mašīna nebūs jāmetina, es nezinu, cik gadus vēl. Viņi reāli nobrauks arī tos, vai viņi 7 gadus vēl nobrauks? 100 punkti. Tas nozīmē, ka 10 gadus pilnībā sarūsējas mašīna, kuru mēs sataisam, apstrādājam, viņi var nobraukt tos 10 gadus. Lūk, tāds ir tas fakts. Un tad, kad es saku, man prasa, cik tas šitas brauks un tā pēc 2 gadiem jau būs šrotā un tā. Nē, atbilde ir tāda, ka ja mēs to mašīnu sametinam, sataisam, apstrādājam, tad tā mašīna, kas jau bija sarūsējusi, viņa tos 10 gadus vēl novilks. Pareizi, Ralf, es saku. Ralfs rāda šitā. Tāda, tā ir dzīves patiesība. Tas šodienai viss. Peace.